Rīta kafija LV svaigas aktuālas ziņas. Kā tiek regulēta ceļu satiksmes organizācija uz Latvijas ceļiem? Vai nevajadzētu būt tā, ka izvietotās zīmes un noteikumi ir ļoti viegli saprotami ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam un atvieglo pārvietošanos pa koplietošanas ceļiem? Bet šobrīd izskatās, ka ir noticis tieši otrādi. Zīmes ir izvietotas tik sarežģīti un tik nesaprotami, ka daļa ceļu satiksmes dalībnieku vairs neorientējās, kā šajā ceļa posmā vajadzētu braukt. Turklāt vēl saņem par to sodus. Tieši šādu vēstuli ceļu satiksmes drošības direkcijai adresēja Edmunds, ko nopublicēja savā sociālajā kontā. Kas jūs pamudināja to vēstulīti uzrakstīt, ko jūs nopublicējāt sociālajos tīklos? Jāsaka tā, kā vadzis ir pilns, viņš beidzot lūst. Ja? Protams, gadiem ilgi es skatos, kā Latvijas ceļu satiksme atšķirās no Eiropas ceļu satiksmes, jo pašlaik mums ir iespēja pabraukāt pa Eiropu, un es ar prieku redzu, ka citās valstīs tas ir daudz lietas, kas mums nav atrisināts, tur ir atrisināts. Ja? Un, es jau pieņemtu, ka mēs lēnām virzamies uz labo pusi, bet man ir pilnīgi sajūta, ka mēs lēnām virzamies uz sodu palielināšanu, uz satiksmes bremzēšanu, un uz neizpratni par to, kāda vispār jēga ir satiksmē, ja, vai satiksmes organizācijai. Ja. Jo pēc Lukstiņa ierosinājumiem, viņi, radaru epopējas, man ir tāda sajūta, ka viņi domā līdzīgi kā amerikāņi pa indiāņiem. Ja. Labs indiāns ir beigts indiāns. Proti, labs šoferis ir tas, kurš nebrauc uz ceļu, nerada avārijas un vispār nekustās. Ja. Bet viņi neviens nav rēķinājuši, kad katrs kilometrs, ko mēs zaudējumu vai vinnējumu, mums dod vai nu zaudējumu, 1 km/h dod zaudējumu 50 miljonus eiro gadā Latvijas koproduktam, vai vinnes dod tikpat lielu vinnestu, vai 10 km ir pusmiljards. Ja? Un ja mēs to naudu, ko mēs iegūstam, mēs sadalītu satiksmes uzlabošanai, nevis iepirkt radarus, ja? Mēs noteikti vinnētu, mēs paceltu koproduktu. Un galvenais tas, ka cilvēki nejustos apzakt un apvainot, jo, pašlaik tas pēdējais, kas man pamudināja, bija radars uz Dienvidu tilta. Dienvidu tilta virzienā uz Pļauniekiem. Kādreiz vienu brīdi atpakaļ tur bija tā, ka bija zīme, parādījās radars, skatos, radars parādījās. Ja? Labi, skatos zīme 50 un apakšā sniegpāršliņa, kas nozīmē zīme 50, darbojas tad, ja ceļš ir slidens. Labi, es tā pie sevis nobrīnīju, domāju, kā viņi zinās, ka ceļš slidens, bet varbūt pēc laika ziņām, lai būtu. Ja? Un es mierīgi braucu uz tiem 70, jo es redzu, ka ceļš nav slidens. Pēkšņi man atnāk paziņojums 40 eiro. Par ko? Par 65 km/h. Es esmu ļoti rūpīgi ievērojis, labticīgi ievērojis to zīmu 7, bet es neesmu apstījies, kad viens gudrinieks no CSDD ir pārlicis zīmīts slidens no apakšas uz augšu. Un to jau cilvēks vizuāli nepamana, tāpēc, kad es braucu, skatos, zīme ir, zvaigznīte ir, tā sniegpāršliņa ir, viss kārtībā, ceļš nav slidens un brauc. Ja? Un es uzskatu, ka tas ir, es noteikti neesmu vienīgais, un, pašlaik pēc komentāriem pie mana raksta, ja, ir vismaz 10 cilvēki, kuri samaksājuši pilnīgi netīšām, ja? Nevis apzināti gribot pārkāpjot ātrumu, bet vienkārši tādēļ, kad nav pamanījuši, nav iedomājuši, nav sapratuši. Ja? Ja būtu CSDD izvietojis uz 2 atsevišķiem stabiem šīs zīmes, uz vienas slidens, uz otras 50 ar radaru, nebūtu problēma. Uzskatu, ka ļoti negodīgi, un es domāju, ka būtu šī brīdī būtu gan pirmkārt visiem, un vēl kas ir mūsu tā administratīva kārtības sistēma tāda, tas, kurš sūdzās, tam atceļ sodu. Kas nesūdzās, tam viņš paliek. Īstenībā būtu pareizi, kad ja šī zīme bijusi mānīga, tad šī brīdī visiem, kas ir braukuši līdz tiem 70, visiem jāceļ sods, neatkarīgi no tā, vai viņi ir pasūdzējušies vai nav. Tie, kas to zīmi ir šādi mānīgi uzstādījuši, viņiem būtu jāsamaksā arī soda naudu kompensācija tiem sodītiem cilvēkiem, jo viņš ir nervozējis, viņš ir pārdzīvojis. Ja? Tie, kas ir saņēmuši šos sodus, varbūt jūs varat ieteikt, kas viņiem īsti tagad būtu jādara? Viņiem būtu pēc iespējas ātrāk likumā noteiktā kārtībā jāpārsūdz viņš, lai viņu nepiemērotu, bet es domāju, ka būtu vērts arī mums visiem, mēs arī saņēmu tur sodu. Ja? Mums visiem apvienoties un nolāgot juristu, kurš izbīda cauri tieši par maldināšanu. Nevis vairs par to, bet tieši par to, ka tam cilvēkam, kas uzstādīja zīmi, viņš ir speciālists, viņam bija jāzina, ka tā var tikt maldināts cilvēks. Ja? Viņš nedrīkstēja tā darīt. Viņam vajadzēja
uzlikt speciālu brīdinājumu zīmi, ja? Vai uzlikt, nezinu, tādā vietā būtībā būtu jābūt elektroniskam tablo, kurš mēra ceļa stāvokli un skatās, slīdens ir 50, nav slīdens ir 70. Jā. Un viss būtu normāli, un tas nemaksā tik daudz, tas maksā mazāk nekā radars. Es domāju, ka iemesls, kāpēc mums ar vien vēl nav īsais ceļu satiksmes drošības telefona numurs, pa ko ziņot par neēdībām, ir tāpēc, ka te viņus vajadzēs novērst. Tāpēc, ka tas numurs pagaidām nav. Vācijā tās numurs ir, jebkurš var piezvanīt operatīvi, teikt, man liekas, šeit kaut kas nav kārtībā, vai uz ceļa šķērslis, policists stāv ne tur, kur vajag, vai vienalga kas saistīts, vai viens brauc agresīvi. Mums ir 112, pa ko tu zvani, tevi savieno, un tas aizņem baigo laiku, un plus tev nav sajūta, ka tu tiec pie ieinteresētām personām. Paldies jums, Edmunds, par atklāto interviju. Jāmēģina visiem kopā kaut ko darīt. Es domāju, ka vajadzētu savākt arī pārējos, kas ir cietuši no šī radara, un pamēģināsim, es jau runāju juristiem, kurš ko var piedāvāt, kādu mēs varam to virzīt tālāk, pasniegt viņu mazliet savādāk, nevis kā administratīvā soda apstrīdēšana tikai, bet kā zaudējumu piedzīšana par maldināšanu un kaitniecību. Rīta kafija LV. Ja arī jums ir kāda problēma vai situācija, par ko jūs vēlētos mums pastāstīt, lūdzu rakstiet redakcija@rītakafija.lv.